Portfolio for Employment ir jauns projekts, ko finansē Eiropas komisija ar programmas Erasmus+ starpniecību. Sveiki, mani sauc Karinē, un es jau 4 gadus strādāju HR speciālista amata lielā uzņēmumā. Šajā periodā novadīju daudzas intervijas un iepazinos ar dažādiem darba meklējuma gadījumiem. Es teiktu, ka lielākai daļai ir interesanti intervijas rezultāti un saņemt aicinājumu sniegt atgriezenisko saiti. Ja mēs redzam, ka kandidāts ir patiešām vērtīgs, tad mēs cenšamies pēc iespējas atbildēt un norādīt viņam, ka esam novērtējuši viņa sniegumu. Bieži ir liels konkurss uz vienu amata vietu un daudz laika veltam datu apstrādei. Vienmēr ir vairāki atbilstoši kandidāti, tomēr jāizvēlas tikai vienu cilvēku. Tie, kuri izgājuši cauri visam kārtam, parasti interesēs par rezultātiem, un mēs cenšamies ziņot par lēmumu. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs vienmēr varat sazināties ar savu izglītības pasniedzēju, izmantojot Portfolio for Employment prakses kopienu Telegram. Jūs varat sazināties arī ar Portfolio for Employment partneriem, nosūtot ziņu izmantojot Portfolio for Employment Facebook un LinkedIn lapas, atstājot komentāru zem video Portfolio for Employment YouTube kanālā, vai pa e-pastu, izmantojot Portfolio for Employment tīmekļa vietni. Visām organizācijām, kas izmanto Portfolio for Employment resursus, ir jāizstrādā skaidra datu aizsardzības politika saskaņā ar GDPR prasībām.